valodā klajā nākusi Karlo Levija grāmata Kristus apstājās pie eboli brīnišķīgā tulkojumā. Šis ir autobiogrāfisks darbs, autora dienas grāmata, taču visnotaļ lasāms kā romāns. Galvenais varonis dodas izsūtījumā. Musolīni fašistiskā valdība ir viņu izsūtījusi no Turīnas uz attālu Dienvidu Itālijas ciemu. Un autors, rakstnieks, glaznotājs un pēc profesijas ārsts tur ierodas viens pats, lai pavadītu nenoteikti nezināmu laiku, un viņa vienīgais biedrs ir suns. Taču tā vietā, lai pievērstos savai vientulībai, varbūt ciešanām, atšķirtībai, viņš ar ieinteresētu skatu sāk vērot apkārtni. Un te atklājas brīnišķīga daba, skarba, vietējie raksturi, pirmkārt zemnieki, ar kuriem autors ātri vien rod saikni un neiztēlojas sevi par kādu lielpilsētas gaismas nesēju, bet draugu, padomdevēju. Tad šeit atklājas brīnišķīgie raksturi, mājkalpotāja Džūlija, kas ir vietējā ragana un atspoguļo visu misticismu, kas valda ciemā. Pilsētas mērs, kas it kā raksturo valsts varu, kas ir ļoti tālu šiem zemniekiem, kas dzīvo trūkumā un slimību mākti. Tad ir vietējais priesteris, alkoholiķis, kur neviens nekur nav izsūtījis, bet kurš jūtas vientuļāks un atšķirtāks nekā autors Levija. Par kolorītu ļoti labi to raksturo šāds citāts kaut vai. Kur autors dodas gleznot. Viņš ir arī ļoti ierobežota ne tikai viņa atrašanās vieta ciemā, bet arī vietas, cik tālu viņš drīkst iet. Piemēram, viņš nedrīkst doties uz tuvējo mežu, bet viņam ir jāpaliek kaut kāds noteiktas klints, tur iezīmētās robežās, un tādēļ viņš iet gleznot uz kapsētu. Šajās karstajās dienās bija parads nokāpt kapā un izstiepties uz vēsās pamatnes. Zeme kapā bija sausa un gluda, saule tur neiespīdēja un to nepiekarsēja. Vienīgais, ko varēja redzēt, bija skaidrs debesu taisnstūris, kur peldēja daži balti mākonīši. Līdz manām ausīm nenonāca neviena skaņa. Šādā brīvībā un vientulībā pavadīju stundām ilgi. Kad suns paguri trenkā ķirzakas uz saulēnā mūra, tas palūkojās par bedres malu un uzmet man jautājošu skatienu. Noripoja pa kāpnēm, ieritinājās man pie kājām un iemiga.